Alatskivī pils ir gleznaina 19. gadsimta neogotikas stila celtne. Tā atrodas Igaunijas austrumu pierobežā, netālu no Peipus ezera. Šo pili uzbūvēja barons Arveds Georgs von Nolkens, kurš bija dedzīgs Anglijas apjūsmotājs. Apceļojot apvienoto karalisti 1870. gadā, viņa uzmanību piesaistīja Balmoral pils Skotijā, kas bija karaļnama rezidence. No ceļojuma barons atgriezās ar burvīgiem iespaidiem un pils skici. Drīz vien uzsāka būvdarbus un jau 1885. gadā pabeidza Alatskivī pils celtniecību. Barona Nolkena dzimta tajā dzīvoja līdz 1906. gadam. Stāsta Alatskivī pils fonda vadītāja Kuuli Musta. Владелец Alatskivīskava zamka, Alatskivīski volost. Alatskivī pils ir pašvaldības īpašums. Kā turisma objekts tā jau ir 10 gadus, taču rekonstrukciju pabeidzām un pirmo balli skaistā un atjaunotā pilī svinējām tikai šovasar, 8. jūlijā. Pils restaurācija noritēja lēni, soli pa solim, atklājot sākotnēju sienu krāsojumu. Interjerus atjaunojām pēc senajām fotogrāfijām un cilvēku atmiņām. Ceru, ka mūsu darbs ir izdevies un pils ir atguvusi to veidolu, kas tai bija pirms 120 gadiem. Apmeklētāji te var justies kā atbraukuši ciemos pie baroniem, kas pašlaik gan nav mājās. Mēs atrodamies baroneses guļamistabā, kurā pie sienām ir skatāmas arhīva fotogrāfijas, kurās var redzēt cilvēkus, kas te kādreiz dzīvoja. Jo šī pils ir celta kā dzīvojamā māja vienai ģimenei, un baroni šeit dzīvoja 20 gadus. Pēc tam, kad barona dzimta atstāja Alatskivī pili, tajā saimniekoja dažādas iestādes. Robežsargu postenis, armijas kazarmas, skola, kolhoza kantoris. 1993. gadā tiesības 50 gadus īrēt pili iegūva somu uzņēmējs. Viņš te bija iecerējis veidot rehabilitācijas centru. Taču īstenot ieceri viņam neizdevās, un pēc pagaras tiesvedības pili atguva Alatskivī pašvaldība. Vēl pirms 10 gadiem ēka un tās apkārtne bija bēdīgā stāvoklī, taču Alatskivī fonds, piesaistot prāvus eiro fondu līdzekļus, spēja šo vēstures un arhitektūras pieminekli atjaunot tā sākotnējā krāšņumā. Pils ir nevien apskates objekts, bet arī kultūras centrs, kur notiek koncerti, teātra izrādes, un tās skatīties brauc cilvēki no visas Igaunijas. Lūk, arī tagad rit mēģinājums kārtējai izrādēji Alatskivī pilī. Lauda pandud ja pausume saama. Ainult põhjusel, et ma ei mängi sama mängu, mis sina oled, sama ei oska üldse öelda. Rõõm kuulda, et see tuli. Ei lihtsalt üks nõupidamine oma voliniku ja valevalijaga. Leidare! Ei, no see on nüüd jah, kõik risti vastupidi kõik. Et oleks hästi ebaloomulik. Okei, teise raadida. И очень хороший рояль. Этот был раньше, потому что здесь камерная. Baronu laikā pils otrajā stāvā bija viesistabas. Tagad tajās apmeties izcils viesis, ievērojamais igauņu komponists Eduards Trubins. Viņa muzejs izveidots sadarbībā ar Igaunijas teātra un mūzikas muzeja speciālistiem. Komponists ir dzimis un audzis Alatskivī apkaimē. Ganot govis tuvējās pļavās iemācījies spēlēt pikolo flautu, ko saņēma mantojumā no pāragri mirušā brāļa. 1920. gadā Trubins sāk studijas Tartu pedagoģiskajā seminārā, spēlēja skolas orķestrī, diriģēja kori. Vēlāk viņš iestājās Tartu mūzikas augstskolā, kur apguva kompozīciju Heino Ellera klasē.
Bija diriģents Vanemuinas teātrī, komponēja, taču 1944. gadā ar ģimeni emigrēja uz Zviedriju. Tur turpināja ražīgu radošo darbību. Trubīns ir sarakstījis 10 simfonijas, plašu starptautisku atzinību guva viņa 5. simfonija. Sacerējis vokāls, simfonisks skaņdarbs, operas, instrumentāls skaņdarbs, kora dziesmas. Muzejā ir apskatāmi Eduarda Trubina nošu pieraksti, mūzikas instrumenti, grāmatas, var noklausīties viņa skaņdarbus un pārlapot komponista 100. dzimšanas dienai veltīto virtuālo izstādi un fotoalbumu. Alatskivī pils fonda vadītāja Kūli Must jau ir izdomājis, kā apdzīvot arī pils pagrabu. Мы желаем делать в подвал прислуг. Mums ir izstrādāts projekts, un ja piešķirs naudu, pagrabā veidosim pils kalpotāju ekspozīciju. Pilī taču bija daudz kalpotāju – istabenes, vešerienes, zirgu puiši, kalēji, dārznieki, virtuves strādnieki. Cilvēki tagad pat nezina daudzus kalpotāju amata nosaukumus. Tāpēc mums, līdzīgi kā Tiso kundzes vaska figūru muzejā, būs vaska pils kalpotāju figūras, atbilstošos tērpos. Un arī pils apmeklētāji noteiktās dienās varēs izlozēt savu lomu, kļūt par dārznieku, istabeni vai, ja paveiksies, par baronesi, saņemt tērpu un pāris stundas iejusties tādā dzīves ritējumā, kas te bija pirms vairāk nekā 100 gadiem. Būs arī amatnieku darbnīcas, un katrs varēs no keramikas vai ģipša izgatavot kādu pils dekoratīvo elementu vai gluži praktisku lietu un vest to līdzi uz mājām. Pērn Alatskivī pilī bija ap 20 000 apmeklētāju. Šovasar pēc rekonstrukcijas darba pabeigšanas pie baroniem ikdienu ierodas ap 200 līdz 300 viesu. Brauc igauņi, latvieši, somi, krievi. Daudz ir vācu turistu, kas pēta savus baltvācu senču dzīvi Igaunijā. Šāds turistu pieplūdums, protams, veicina mazo uzņēmumu attīstību Alatskivī apkaimē. Lijā Vasila kopā ar vīru un vecāko dēlu pilī ir izveidojusi skotu restorānu. Все-таки в Эстонии такие вещи есть. И это красиво. Igaunijā ir tādi piemēri, kad senās pilīs ir iekārtoti restorāni, un tas ir skaisti. Turistus tas pievilina. Agrāk mums tepat netālu bija neliels bārs, un tas nav salīdzināmi strādāt bārā vai šādā restorānā. Pārsvarā mūsu restorānu apmeklē turisti. Vietējiem te ir drusku par dārgu. Piedāvājam igauņu, vācu un skotu virtuvu un apmeklētāji vienlīdz labi novērtē visus ēdienus. Īpaši labi garšo tāds interesants skotu saldais ēdiens – sautātu sīpolu ievārījums ar viskiju. Pils atrodas netālu no Peipus ezera, tāpēc mūsu ēdienkārtē ir daudz zivju. Lielā cieņā ir Peipusa zandarts. Restorānu atvērām laikā, kad sākās ekonomiskā krīze. Tomēr, pateicoties valsts pasūtījumam, mēs izturējām un restorāns arī krīzes laikā bija atvērts katru dienu. Tagad jau situācija uzlabojas, te ir daudz cilvēku un domājam atjaunot pussabrukušo pils zirgu stāli un veidot tur viesnīcu. Man patīk te strādāt. Patīk, ka ir daudz turistu un varam parādīt viņiem mūsu vēsturi, kultūru un novada attīstību. Mēs šeit viens otru atbalstām, tāpēc arī spējam iet uz priekšu.
Alatskivī pils apkārtnē veiksmīgi darbojās arī citi krodziņi. Retro noskaņu cienītājs aicina omulīgais Kivī kords. Te praegu jah ei saagi nii. Sa oled ruusi katki nii. Turpat blakus retro krodziņam somu uzņēmēja Marija Korpimāki ir izveidojusi demokrātiska stila restorānu, kurā ceļotāji mājīgā atmosfērā var ieturēt maltīti, papļāpāt ar saimnieci un vienoties par turpmāko ceļojuma maršrutu. I'm a Finn, I'm not Estonian. I came to 11 years ago to the near place. Esmu no Somijas. Netālu no šejienes iegādājos māju, kas izskatījās šāda. Tagad tā ir šāda, un tur ir viesunams. Pirms 4 gadiem iegādājos šo namu un izveidoju restorānu. Draugi un turisti no Somijas man bieži vaicā, vai Igaunijā ir labāk nekā Somijā. Es atbildu, nevajag salīdzināt. Es strādāju šeit un esmu apmierināta ar dzīvi Igaunijā. Četru kilometru attālumā no Alatskivī pils ir igauņu rakstnieka, dzejnieka un žurnālista Juhana Līva dzimtās mājas muzejs. Rakstnieks Līvs un komponists Dubins ir mācījušies vienā sākumskolā. Pirms 22 gadiem Līvu dzimtas sēta ir rūpīgi restaurēta, un tā ir arī 18. gadsimta beigu Igaunijas lauku būvniecības muzejs. Atšķirībā no Alatskivī pils rosības, šeit valda klusa, mierīga un pat apcerīga gaisotne. Par muzeju stāsta tā fonda vadītājs Ulo Must. Это музей Юхана Лива. Это Юхан Лив был Šī ir rakstnieka un dzejnieka Juhana Līva dzimtā māja, vieta, kur viņš pavadīja savu bērnību. Līvs ir dzimis 1864. gadā, trūcīgā 5 bērnu ģimenē. Vecāki Benjamins un Marija gādāja, lai bērni gūtu labu izglītību. Juhans studēja žurnālistiku Tartu, arī brāļi guva labu izglītību. Vecākais brālis Jozefs saimniekoja tēva sētā un izveidoja tiem laikiem modernu saimniecību. Brālis Jakobs kļuva par Rakveres mēru un dibināja Rakveres teātri. Arī brālis Elijas bija svarīga persona. Viņš šajā apkaimē veidoja un vadīja pūtēju orķestrus. Līvu māja ir tipiska igauņu zemnieku sēta. Restaurējot, ir precīzi saglabātas visas detaļas, sadzīves priekšmeti un darba rīki, kas tagad ir apskatāmi muzejā. Meie humorista, этот писатель, лучший писатель kunstist. А директор работала. Vaid liigub, kes tahab. Ei, no mina võtaks küll. No, aga siis... Kas see on see, kes on see? Tööks ju saadaks. Jaa, paljud Permuväli.
Dzeju Juhans Līvs sāka rakstīt agri, taču pirmo atzinību guva ar īso stāstu – Ēnes. Visu mūžu rakstnieks cīnījās ar nopietnu psihisku kaiti – šizofrēniju. Iespējams tāpēc viņa dzejā jaušamas drūmas noskaņas. Panti ir īsi, taču spilgti. Kopš 1965. gada Juhana Līva dzimšanas dienā, 30. aprīlī, viņa dzimtes mājā tiek pasniegta Līva prēmija dzejā, gada labākajam igauņu dzejniekam. Līvs bija nacionāls dzejnieks un padomju laikos prēmijas pasniegšana šeit pulcināja nacionāli noskaņotu igauņu inteliģenci. Padomju vara Līva prēmijas pasniegšanu pacieta kā zobu sāpes, jo Līvs tomēr bija pārāk redzams autors, lai viņu svītrotu no Igaunijas literatūras vēstures. Ekspozīcija iepazīstina ar prēmijas laureātiem un sniedz ieskatu Juhana Līva dairadē. Līva muzejs pulcē ne tikai literātus. Te regulāri notiek arī igauņu tautas dziesmu un deju ansambļu uzstāšanās, folkloras kopu sajieti. Dabas un aktīvās atpūtas cienītāji ir gaidīti Kivī viesu mājā, netālu no Tartu. Atjaunotā senā laukakmeņa ēkā ir 2 zāles dažādiem sarīkojumiem, vairāk nekā 100 viesiem. Stāsta Kivī viesu mājas saimnieks Tarmo Municin. Это место для отдыха, создано для людей, чтобы отдыха. Šī ir atpūtas vieta jau kopš 2004. gada, kad šīs ēkas tika atjaunotas no drupām. Te var patīkami pavadīt laiku, sportot, rīkot ballītes. Šogad bieži uzņemam aktīvās atpūtas cienītājus, riteņbraucējus no Somijas, Zviedrijas, Vācijas. Aizvien vairāk ir arī cilvēki no Krievijas. Vispār dažādu valstu pārstāvi te brauc.
Arī no Itālijas bija. Cilvēkiem patīk daba, svaigs gaiss, pirts. Mums te ir karstā ūdens muca, un tā ir īpaša bauda augstā ziemas vakarā, -20 grādu salā, sildīties šādā mucā un caur garaiņiem vērot zvaigznes. Jūnijā te bieži notika skolu izlaiduma ballītes. Jaunieši, protams, ir trokšņaini. Tikuši ārā no pilsētas, viņi beidzot grib vienkārši izbļauties, atbrīvoties. Šeit to var darīt. Bet šeit var arī mierīgi makšķerēt foreles dīķī. Tās mēs paši audzējam. Var doties pa medību taku ar loku un bultām, medīt meža zvērus un justies kā Robins Huds. He's dead. So About fishing in your guest house. Uz Kivī viesumājas foreļu dīķi var doties gan prasmīgs makšķernieks, gan absolūts iesācējs. Par to, kā izvilkt savu lielo zivi, jums pastāstīs un parādīs Kivī viesumājas gids Virge Pārna. So in our guest house, it's possible to catch a fish, as you can see, as I did. Pie mums ir iespēja pašam noķert zivi, taču tas nav tik vienkārši, jo laiks ir karsts un foreles neķeras. Bet, kā redzat, esmu noķērusi lielu foreli. Šī ir mana zivs. Dīķī ir 50 foreles, un vēl 30 ir mazākā nožogotā ūdenstilpnē. Ja viesiem nekādi neizdodas noķert zivi ar makšķeri, var paņemt tīkliņu un loms būs rokā. Tas ir droši. Foreļu ķeršana pie mums ir populāra, vīriešiem tas ir sports. Man makšķerēšana nešķiet aizraujoša, bet zivis ir garšīgas, tas gan. Noķerto zivi mūsu pavārs Urmas tūdaļ pagatavo. Viņš ir ļoti prasmīgs. 15 minūtes un ēdiens ir galdā. Next one is then the bow. And it protects you from the bowstring. If you pull out your bow and shoot, the bowstring will probably hit you. Loku šaušanas instruktors Rolands Kivī spēja iemācīt šaut ar loku katru viesumājas apmeklētāju. Svarīgi ir pareizi izvēlēties ekipējumu, lai šāvieni būtu precīzi un negadītos kāds savainojums. So it's not really hard if you practice, but Iemācīties šaut ar loku tiešām nav grūti. Es pats pirmo reizi mēģinot, jau ar 6. šāvienu trāpīju mērķī. Šaušana vieglāk padodas vīriešiem. Varētu būt, ka viņiem piemīt senie mednieku instinkti. Sievietēm ir jāpatrenējas ilgāk, taču arī viņām tā lieta padodās. Mums ir arī mācība taka, pa kuru ejot var mācīties šaut un atrast mērķus, ir 14 dzīvnieku attēli, un tas ir tiešām ļoti aizraujoši. Vismaz es neesmu dzirdējis, ka kāds no viesiem būtu teicis, ka viņš te ir garlaikojies. Un kamēr jūs mācaties šaut ar loku, forele jau ir gatava.